Tātad es nelasu šīs apgrieztās kārtas, ja, kas ir kājām gaisā. Man kārtas vienmēr kavā ir sakārtotas tā, lai viņas visas būtu šādā te veidā, un lai man vienmēr viņas būtu taisnā veidā. Kā es lasu kārtas, padalīšos mazliet, lai jūs saprotat, ja, to manu domu gājienu. Tātad, ja šī kārta izkrīt kā pašreiz šajā brīdī, ja jums ir 3 kāršu izlikums, un 3 kāršu izlikums nenovērtējiet to par zemu, ja tas ir ļoti jaudīgs izlikums, ja mēs liekam tas, kas ir šajā brīdī, tas, ko es neredzu, un tas, kas tā kā varētu notikt, ja es neko nemainīšu. Ja? Tātad 3 kārtas, tātad man ir skaidra struktūra. Šis ir par šo brīdi, tagad šajā brīdī. Tātad notiek kaut kas negaidīts, kaut kas neparedzams, kaut kāds notikums, tātad es speru soli nezināmajā, ja? Tātad tās ir pēkšņas pārmaiņas, kas šobrīd ar mani notiek. Ja, ja šī kārtas izlikumā ir par vidu, tātad tas ir pašreizējais brīdis, bet ja šī kārtas man ir kā šķērslis, kā tas, ko es neredzu, šīs mēs negriezīsim otrādi, bet tā ideja ir tāda, tātad es nevēlos varbūt iespējams kaut kādas lietas, kuras jau ir tā kā notikušas, es viņas tā kā nevēlos redzēt, ja. Tātad ir jau bijusi kaut kāda situācija, tas jau ir noticis. Tātad ir bijis kaut kāds vai nu kritiens, vai nu kaut kas pēkšņs, vai nu kaut kāda iemīlēšanās, vai nu kaut kas, attiecīgi interpretējot, kādas nu ir tās pārējās kārtas cilvēkam, ja. Vai cilvēkam, vai mums pašiem, ja mēs liekam sev. Tātad tas ir kā šķērslis, tas ir tas, ko es neredzu, un arī vienmēr es skatos uz kārtīm, kā viņas tā kā virzās, ja, un šajā gadījumā muļķis viņš tā kā iet uz atpakaļ pagātnē. Ja viņš jau būtu kā padoms, ja, tad tas jau, tad tas būtu tieši par to, kad vajag rīkoties, nevajag sēdēt, ja, vajag uzdrošināties un rīkoties un iet kaut kādos tādos jaunos izaicinājumos, kuros tu nezini, kas tur būs. Tad tas būtu tas visuma padoms, ja. Ja mēs te atveram vaļā, piemēram, mums ir šāds izlikums, ja, kur ir 6 kausi, tā tad runa ir noteikti par attiecībām, par došanu un ņemšanu, par kaut kādu pieķeršanos, par emocijām. Varbūt tās ir manas pašas emocijas, ja, kuras es tā kā nespēju līdzsvarot, kuras ir, kas krīt kaut kādās galējībās, ja, iespējams, bet es jau nezinu. Un šķērslis ir zīžļu kungs, ja, tātad varbūt es kaut kur esmu pārāk ilgi sēdējusi, kaut ko pārāk ilgi gaidījusi, neesmu tā kā pati gājusi un darījusi, un tas man novedis pie šīs konkrētās situācijas, un šajā situācijā tad būtu tas ieteikums, ja, ej, dari, uzdrošinies, lec iekšā nezināmajā. Nu tāds. Tātad man patīk, kad ir šī struktūra, kad es zinu, cik kārtas būs, un ko konkrētā kārtas man kādu atbildos, tad šī kārtas būs, nu, ja 3 kārtas ir, ja, tad vidējā kārtas man šis brīdis, pa kreisi ir tas neredzamais plāns, tas, ko es neredzu, tas, ko es nesaprotu, tas, ko es varbūt negribētu ieraudzīt, bet viņš tur vienalga ir, ja, un tā 3. kārtas ir par to, kāds ir tas padoms šajā brīdī, ko tad dod mums visums, ja, un visums jau mums nedos nekādus nepareizos padomus, viss sinhroni mūsu pašu enerģijām. Nu tā, ar to gribēju padalīties.